vistas iesmiņš Āzijas galvē, tāds tā kā satei. Ļoti labi smaržo, tātad garšvielas ir atdzīvinātas. Ja tas muskulīts ir dzīves laikā kustējies. Ļoti labi, ka piedeg, tieši to arī vajag. Šīs būs labs. Bet zini, ko šī tā reize, ka man pat negribas nest. Man garšo, es tik ēdu, es nerunāju. Nu ko, Uģi, jauna sērija. Man ir kaut kas jādara lietas labā, lai šašliks paliek grilam. Bet šajā reizē es darīšu visu, lai pierādītu, ka var tikpat labi pagatavot arī ne uz grila. Labi, mēģināsim. Un šajā reizē mēs turpināsim iet līdzīgu ceļu. Mums būs vistas iesmiņš Āzijas galvē, tāds tā kā satei. Kādam piedevs, kādam nav. Galvenais ir vistas iesmiņi. Jā, un tad ejam uz stadiem. Stāsti, ko tu taisīsi? Es taisīšu vistas iesmiņus medus barbekju mērcītē teriyaki glazūra. Un klāt man būs grilētas kukurūzas salāti ar gurķi, un kukurūzu es grilējot glazēšu pēc tam ar kimči mērci. Nu, es arī centīšos dabūt to Āziju sevī vairāk šajā sērijā. Un taisīšu tos visus iesmiņus tādā zemesriekstu mērcītē, tā kā marinādē. Indonēzijas gaumē. Jā, un tad es viņus tur centīšos uz grilu pandas apbrūnināt un pasniegšu ar grilētu ananāsu. Nu tad Ķeramies pie darba. Laikam jāsāk darboties. Nu, manā gadījumā noteikti pirmā lieta ir marinēt vistiņu, pārējo mēs paspēsim pēc tam. Es sāku taisīt to savu marinādi. Sākumā pats svarīgākais ir atdzīvināt garšvielas, tāpēc es viņus uz pannas pasildīšu. Tur būs kumīns, koriandrs, karijs, viss apmēram pa tai karotei. Ļoti labi smaržo, tātad garšvielas ir atdzīvinātas. Viss var likt klāt. Tad mēs liksim klāt ingveru. Mēģinu atcerēties, kas man te vēl bija vajadzīgs. Reku čili pārslas. Un tad es viņus sablandrēšu kopā ar zemesrieku sviestu, soju, cukuriņu. Un tad tajā mērcītē es apviļāšu to vistiņu. Un tad grilēsim. Nē, nu redzi, man tā vienkāršāk izklausās šoreiz nekā tev. Man tā marināde ir rekur jau gatava. Es tikai pielieku teriyaki mērci ar mazliet tādu dūmakainu aromātu. Mana gaļa šeit var marinēties. Nākamais, ko es tagad daru, man vajadzēs dabūt to pirmo garšu tam kukurūzam. To es darīšu viņu patiesībā tvaicējot mazliet sviestā ar ķiplokiem, kinzu un sāli. Un pēc tam, kad viņi būs iztvaicēti, tad es viņu beigās apdedzināšu uz grila, glazējot ar kimči mērci. Bet ja tu viņus tā kā vienkārši grilētu tādas veselas un pasniegt, tad tur būtu diezgan vienos vārtos. Tur uzreiz varētu pateikt, ka tas ir uz grilu taisīts. Bet viņas būs grilētas. Bet tu teici, taisīs salāts, arī tu griezīsi viņus pēc tam, vai ne? Un tu man atkal palīdzi, Zana. Nē, tu teici, es tieši, jā. Kaut ko vēl gribas pielikt visu laiku, es nevaru saprast, ko man gribas vēl. Piparus varētu pielikt. Man šķiet, ka būs labi. Uzreiz rīvēšu arī virs ķipa loku pataisnu. Uģi, vai tu zini, kā vispār oriģināli taisa vistas iesmiņus? Šitos iesmiņus Āzijā? Jā, viņus Vispār grilē. jau taisa uz griliņa, jā. Tie jakitori ir tādi maziņie tie, kur viņus tur liek iekšā pat restorānā uz galda. Un tad grilē, bet tie satei viņi parasti tad ir mazāki. Un tad viņi super mazi sagriezt, lai viņi ātri izcepās. Un tieši tā kā es arī biju domāju. To parasti arī Korejā un Vietnamā dara. Kimči. Bet tā, te tikai tāds dripiņš, pavisam maziņš. Sākumā dabūsim to pirmo garšu no visām tām lietām folijā. Nu, man iet vaicēties kukurūza. Viņi te dzīvo, es varu sagatavot savus iesmus.
šim te mēs esam izvēlējušies arī pareizo gaļu, jo vislabāk šādiem iesmiņiem ir vistas šķīņķis, jo tā ir tā saucamā sarkanā gaļa. Tur ir vairāk arī cīpsliņas un tauciņi, jo tas muskulīts ir dzīves laikā kustējies, un tāpēc viņš sanāk sulīgāks. Šitas te krūšu muskulis vistei ir baltā gaļa. Viņš nedara darbiņu dzīves laikā. Tā, gaļa, lai marinējas. Starp citu, mazs padoms par ananāsu. Daudz no kāras zina, ka viņš gatavs, vai ne? Pēc lapām, ja tu spraudi ārā, vai ja viņi viegli nāk ārā, tad vajadzēja būt, ka ir gatavs. Bet ja viņi tā kā, nevar izraut tā kā tās apakšējās, tad viņš nav gatavs. Bet tās vidējās ir kā tad ir ar šito? Šits liekas, ka ir gatavs. Galvenais ir izgriezt visus tos nesmukumus ārā. Tā, te man ir gurķu strēmelis. Man būs šodienas širāts salāts, tāds garanās strēmelēs. Jāšķiet labs ananās. Vēl noglazēšu tajā teriyaki mērcē, būs super laba. Tā, Zane, tu zini, es iespējams atkal vinēšu. Jo tos iesmiņus es atkal taisīšu uz tiem pašiem iesmiem. Varbūt viņam mazos iesmiņus. Bet viņi tāpat apdegs. Vai vispār vajag izmērcēt iesmiņus, lai viņi neapdeg? Nē. Varbūt daram tā. Tos iesmiņus vienkārši noņemsim nos. Tad jau mēs taisam iesmiņus. Bet lai viņi neapdeg. Labi, iedod man tos mazos. Pēc tāds klusums, Uģi. Meditatīvs process, Zana. Uzdurt uz iesmiņiem? Jā. Var mazliet atslābt un reflektēt. Skat. Izskatās ļoti labi. Kaut kas smaržo. Tur viss notiekās. Viss procesiņā. Ļoti labi, ka piedeg. Tieši to arī vajag. Tas ķēpīgākais šajā visā procesā ir tā uzduršana. Tu vienkārši gaidi uz mani tagad? Apmēram, jā. Es šajā sezonā esmu gaidošais Uģis. Es esmu Uģis. Tā ir tava loma. Wait for it. Tu tagad izdomāji, vai tas ir vecs joks? Nē, jau sen, tas ir vecs joks. Ļoti labs. Labi. Man palika garlaicīgi, es taisīšu vaļā to kukurūzu. Skatīsies, kas lācītim vēdrē. Redzi? Tagad mēs viņu liekam pa taisno uz grila. Turpināsim viņu šite bliest. Šito gardo. Es ielikšu te, jo es varbūt viņu izmantošu vēl arī pašai mērcei. Pie saviem salātiem. Tagad es darīšu tā. Širā. Pasties. Tā, Uģi. Zane? Ir pienācis tas brīdis, kad jālaik cepties gaļa. Jā. Tāpēc man ir ierosinājums. Aiziet atspircināties. Tad uztaisam šodien kokteili Āzijas gaumē, bet taisam šoreiz sev. Sarunāts. Ko, Uģi, šodien mēs paši esam pelnījuši kādu kokteili. Jā, ir laiks pamieloties. Pamielosimies ar Jack and Ginger. Tas būs Jack Daniels medus liķieris. Mums vajadzēs atkal dekorēšanai kādu citronu šķēlīti. Tu vari noteikti likt ledu un palīdzēt man, jā. Vieni 40 ml. Uz ledus, jā? Es jūtu medus. Zana, tev garšo saldāks, maigāks vai tev garšo asāks? Saldāks, maigāks. Ja tu vēlies saldāku un maigāku, tad ir jātaisa kokteils ar ginger ale. Ja garšo pikantāks un asāks kā man, tad jātaisa ar ginger beer. Šī kokteļa pagatavošana mums tāds kopdarbs ir, jā? Tālākās norādes pavisam vienkārši dekorējam ar citronu, ieliekam salmiņu. Lieliski. Pasties, krāsniņās līdzīgi, bet garšās būs pavisam dažādi. Katrai gaumei. Ko, liksim tad cepties to gaļu? Šitie mazie iesmiņi galīgi man neiet pie sirds šoreiz.
Tas būs viss vienās mērcēs. Priekš Āzijas ļoti labi. Izcili. Ups, šitā puse varbūt ir mazliet padaudz. Mēs izdomāsim, kā mēs to labosim. Nu, kā iet maniem mazolīšiem? Vispār ir labi. Varētu arī beigt cept. Tu jau servēji, jā? Nu, es to, jā, ko es te gaidīšu? Es gribu siltus nogādāt. Nu, labi, Zani. Es tad arī sākušu te darboties. Tā, iesmiņi gatavi. Šī būs labs. Man ir lāsts tačpauds. Vispirms būs apakšā šitie salāti. Kīns pišķiņ. Nu viss. Jā, nē. Nu viss, Uģi. Nenormāli garšīgi. Fantastiski kukurūzu. Man prieks par to kukurūzu, bet lūdzu pasteities. 5, 4, 3, 2, 1. Aiziet, din. Un ir. Nu, Zane, Mūsu iesmiņa Āzijas gaumē ir gatavi. ārkārtīgi atšķirīgi kārtējo reizi. Bet zini, ko šī tā reize, ka man pat negribas nest. Jā, gribas apēst? Pašiem apēst, Nu, jā. Šoreiz Bet labi, būs tas jānes. neatliek. Nu labi, tad dodamies pie Lasim žūrijas. vērtēt. Man gribas pasmažot. Nu, te gan karī jūt. Cik garšīgi, vai ne? Ir labi. Jā, nu droši vien jautājums par to, vai karīs patīk. Ja patīk, tad, Man patīk tad, karīs. jā, tad ir Viņš ir forši. Grilēts. Šis nav grils. Nē, nu tam manināsim tā kā ir bišku tāds rūgtumiņš. Otrs jau izskatās apceptāks. Vai nu būs atkal, varbūt māna. Šis var beig nesmažo pēc dūmiem nekādiem. Tie beig smalkās piedeles. Nu, viņu jau pēc smaržas var just, man liekas. Bet viņa ir čilīšanas kopā. Jā, šis tāds pikants. Šis ir forši tie salāti. Pikants ir forši, jā. Man garšo, es tik ēdu, es nerunāju. Nu ko, balsojam varbūt? Nu tad 3, 4. Nu un tad attiecīgi baltais šķīvis. Tāds versijas, ka ap vienādi nav. Zane. Kas tā par prieku dēļ? Nē, nu priecājos. Vieta skaidrs. Iesmi man nenāk par labi. Tev nenāk par labi iesmi. Vispār nemaz. Tāpēc es atsakos grilu duelī izmantot iesmas. Labi. Atlikušajās sērijās bez iesmiem. Ja būs jācep desiņas, es viņas turpmāk došu uz iesmiem, piemēram. Nu, vai arī nē. Labi, bet mums vēl, Zane, ir daudz epizodes priekšā. Man ir iespēja. Mums vēl ir ko pacīnīties un iespējas ir arī Zanei, tā kā tiekamies jau nākamajā epizodē. Tiekamies.